apgraba. Lai kā es mēģinātu katra raidījuma ievadā radīt intrigu, mēģinot noraksturot kādu tālu zemi, par kuru plānots ir runāt noteiktā raidījumā, man nekādīgi nesanāk. Es izgāžos jau pirmajos teikumos. Jo tiklīdz es sāku ripināt šo savu asociāciju ķēdīti, tā uzreiz ir skaidrs, par kuru valsti ir runa. Droši vien, ka tagad es arī nemēģināšu izlikties un mēģināt kaut kā samudžināt šo rēbusu un ļaut, lai klausītājs uzmin, par ko mēs runāsim. Uzreiz teikšu skaidru valodu. Dienvidāfrika. Un par Dienvidāfriku esmu aicinājusi uz sarunu Intru Liepiņu. Sveika, Intra! Sveiki! Un tātad mēs abas, kā mēs tikko secinājām, aiz kadra esam šiverējušās pa šo zemi. Tu nedaudz vairāk, un patiesībā man liekas, ka šis rudens tev ir tādā Āfrikas gaisotnē, tā ir? Nu jā, 2 reizes iznāca pabūt tur. Cik tas ir reizes? Tas ir nedēļa, 2 nedēļas? Katra reize tā bija 2 nedēļas rastīti, jā. Tā kā Āfrikas saule gana tika. Un rudens ir tas īstais laiks tieši tagad? Jā, es domāju, ka jā, tāpēc, ka tur, Āfrikā, taču viss ir otrādi. Tur ir pavasaris, tur sākas vasara, tur viss plaukst un zaļo, tur aug jaunā zālīte, tur dzimstē mazie zvēriņi, un tur zied puķes un vasara. Un dienas, lai arī dienas garums tur, kā jau nepārāk tālu, viņi tur no ekvatora nav ļoti atšķirīgs, bet tomēr ir arī viņiem tā viņu ziemas un vasaras laika atšķirība. Un diena sākas jau, varētu teikt, 4:15 jau svīst gaismiņa no rīta, un 4:30 jau iestājas tāda normāla gaismiņa, un vakaros saulriets kaut kur pēc 6 nedaudz, un 7 tad jau ir tumsiņa, jā. Un nāk viņiem Ziemassvētki šajā te karstajā vasarā, kas iestājas. Un tas mazliet komiski, protams, mums izskatās, ka Āfrikas saulē Ziemassvētku egles sarotātas ar visādiem spožumiem, kā jau viņu gaumē, jo raibāk, jo labāk. Bet vasara, cik tas nav pa karstu? Kā kurā brīdī. Un, piemēram, man šī te otrā tūra Dienvidāfrikā bija ar visai mērenām temperatūrām. Brīžiem pat gribējās jautāt, kur ir Āfrikas karstums, jo normāli šajā gada laikā būtu vajadzējis būt kaut kur starp 30 un 35 grādiem. Un mums bija praktiski tikai 2 tādas ļoti karstas dienas visā ceļojumā. Pārējās bija ar tādu mērenu temperatūru, tā kā varbūt vairāk piederētos Keipa pussalai, nevis tur lielajiem Āfrikas klajumiem, ar tādiem grādiem 24 apmēram tā. Un pa nakti arī, principā viņiem ir tā temperatūras svārstība par nakti? Ir, Es atceros, ka mēs braucām safārī, tad no rīta bija stipri tāds dzesters, tas gaiss, ja, tā kā tur ir, jā, vai ne? Tā arī tas ir, un arī mums braucot safārī, mums bija veseli 4 safārī katrā braucienā, un ļoti, ļoti atšķirīgi cits no cita. Un tad arī no rīta, tad, kad tā gaismiņa svīst, kad tu dodies safārī jau pirms 5:00, lai būtu pie parka vārtiem, kad tie veras vaļā 5:15, lai tu jau būtu gatavs kāpt pie rangeriem džipā un doties tai piedzīvojumā, tad patiešām prasās silta jaciņa mugurā un pat reizēm satīties segā, ko tie
reindžeri arī ir somās speciāli salikuši zem safārī vērotāju sēdekļiem un ļoti noder reizēm. Nu, un tad, protams, kā diena ir iesilusi, tad pēcpusdienā atkal paliek karsts, un tad tu lūkojies, nu, kur tad ir tā ūdens pudele, ko padzerties. Jā. Kā principā tās mūsu ceļojuma programmas, man jau šķiet, ka viņas ļoti tādas vispusīgas, ja mēs sākām pa parkiem, tu minēji 4 parki. Krīgera parks, kas tur vēl bija pa parku? Un Dienvidāfrikā ir ļoti daudzi šie te dzīvnieku parki. Nu, protams, tevis pieminētais Krīgera parks, tas jau ir, kā lai saka, virsotne visam, un gan ar savām milzīgajām teritorijām, ka tur garumā stiepjas 360 km un platumā vidējais platums 60 km, un tur tiešām ir milzīgas šīs platības un arī ar to savu vēsturi, un ka tas ir arī tāds no nopietnajiem parkiem visvecākais, un interesanti, ka par šo te Āfrikas dzīvnieku aizsardzību iestājās neviens cits kā baltais kolonizators, un tas bija Pauls Krūgers, kurš runāja par to, ka ir nepieciešams saglabāt šos te Āfrikas dzīvniekus, kas tiek, varētu teikt, ļoti bezatbildīgi izmedīti. Un viņš bija tas, kas 1890. gados nāca klajā ar šo te ideju, un arī, tāpēc viņa vārdā tas parks ir nosaukts. Un tad bez šī te milzeņa, protams, ir vēl daudzi citi parki, un tad mēs pabijām tādā Hluhluve Imfolozi parkā, un tad mēs pabijām arī tādā ļoti interesantā apvienojumā. Tas tagad saucas Isimangaliso parks, un tas nozīmē ūdens brīnumu parks, un tur ir tas pie Svētās Lūcijas ezera tāds, un tur tas safārī notiek 2 daļās. Vispirms mēs braucām ar džipiem un skatāmies sauszemes dzīvniekus, putnus, augu valsti, ekosistēmas, kas tur ir ļoti saudabīgas, un tad turpinājums ir atkal ar laivām, laikam tā sauksim, kuģiem, skatīties krokodilus un nilzirgus, kas tur mīt lielos daudzumos, un tā, ka tāda, varētu teikt, ļoti daudzveidīga. Un vēl arī mums bija safārī arī Svazilendā, vai būtu jāsaka Esvatīnī tagad, un tur ir brīnišķīgs tāds, parks, kurā nav lielo plāsoņu, kur ir iespēja arī tur braukt gan ar velosipēdiem, skatīt dzīvniekus, gan kājām iet skatīt dzīvniekus, bet tik fantastiski tuvu visas šīs te zebras un antilopes, un tur atkal, katram no šiem te parkiem ir savs skaistums. Bet, teiksim, vienā braucienā to visu arī mēs skatām, to var redzēt. Tā ir, jā, tā ka ļoti, Dienvidāfrika, jau ar savu fantastisko dzīvnieku valsts bagātību, ir tāda, ka tu nemaz, nedrīkstētu nebraukt šajos te safārī braucienos, jo, tā ir tāda iespēja redzēt, tuvumā, reizēm varbūt pat liekas pārāk tuvu tie dzīvnieki ir, kad tavs džips brauc pa ceļu, un tur 2, kā lai saka, ziloņu jaunuļi, tēvaiņi jau cīnās viens pret otru, tad tā kā mazliet bailīgi paliek, ja viņi ar to savu cīņas sparu nones to mūsu džipu un tādā ziņā, vai arī pāris metru attālumā no tevis stāv stalta žirafa
vai tur zebra ar savu bērniņu, vai hiēnu savus mazulīšus tur ņurdot sauc no alas laukā, vai arī lauvu māte, kas atdalījusies no sava bara, iet labu gabalu, pa ceļa malu iet un ņurda, saucot to savu baru, un džipi ar visiem turistiem brauc viņai gan paralēli viņas virzienā, gan pretējā virzienā, bet lauvene mierīgi iet. Tu esi redzējis lauvu? Tik tuvu? Jā, tā kā mēs ar tevi tagad sēžam, bet tā lauva nereaģē. Absolūti vienaldzīga pret tevi. Es eju savās gaitās, ja tev jāiet, tu brauc. Bet tas džips taču ir vaļējis. Jā, un līdz ar to arī par tiem pašiem pieminētajiem ziloņiem bija tāda nepārāk omulīga sajūta, vai arī citā braucienā ir bijis, ka arī zilonis tā kā, nāk tevi, kā palasies malā, ja? Un tad tiešām, ir tev jāatkāpjas. Paldies Dievam, ziloņi jau ir tie, kas, ar savu ķermeņa valodu rāda, ka, nebāzies te labāk. Un ja jau tu atkāpies, tad viss ir kārtībā. Un tas nav tā, kā rangeri stāsta par bifeļiem, ka tas bez brīdinājuma brūk virsū. Jā, atceros lauva, arī diezgan tuvu bija mūsu džipam. Vienīgais, ko rangers teica, nebāz lūdzu rokas ārā un fotoaparāts no mašīnas par bortam, un tā. Bet tā sajūta bija tāda, ka, es teikšu tā, mēs visi bija sagatavots fotoaparāts visiem rokās, bet visu to fotoaparātu arī tā klēpī noturēja, jo tas respekts bija tik milzīgs, ka neviens pat nemēģināja pacelt to fotoaparātu, lai bildētu, knipsētu, jo tā klātbūtnes sajūta bija diezgan tāda ar pietāti. Jā, un šis vārds ar pietāti tiešām tā ir jāizturas pret šo fantastisko dzīvnieku pasauli, kas tur ir. Un arī man no cita brauciena ir tāds, kā lai saka, tāda aina, ko mēs redzējām. Bija tikko nomedīts varbūt kāda antilope vai bifelis, neatceros, bet notika lauvu mielasts. Un tad tā hierarhija, kāda ir tai dzīvnieku valstī, tā bija vienkārši fantastiska. Protams, ka pirmais ēd lauvu tēviņš. Viņš izēda vēderu tam dzīvniekam, un tad, kad viņš savu maltīti ir pabeidzis, tad viņš pieiet pie tuvākā krūma, un tā kā kaķi, ka mēdz apšpricēt, lai atzīmētu savu vietu, bet tas viņa špricējamais aparāts, tas bija, ārkārtīgi vizuāli iespaidīgs skats. Lūk, un tas lauvu tēviņš mielojas, un apkārt stāv rindā lauvu mātītes tādā lokā, aiz viņām lauvu jaunuļi, tad vēl tālāk hiēnas un šakāļi, tad vēl tālāk maitulijas ar savām plikajām galvām, un tā, ka, tā hierarhija, kā tas notiek, tas tiešām bija tā. Jā, leopardu ir sanācis redzēt? Ir sanācis redzēt. Man liekas, visgrūtāk no lielā piecinieka. Jā, un tas ir ļoti, kā viņi saka, kautrīgs. Viņš tiešām ir piesardzīgs, un viņam ir jābūt salīdzinoši. Viņš ir visneaizsargātais. Un leopardu man reiz ir gadījies redzēt ļoti, ļoti, ļoti tuvu, ka viņš vienkārši, ceļam gāja pāri, bet mēs nepaguvām neviens viņu nofotografēt, jo pazuda viņš tā skaisti tai garajā zālē. Un man ir tikai tāda leoparda aste palikusi kadrā. Bet ir. Es minēju tādu vārdu lielais piecinieks. Varat nosaukt? Man ir pretjautājums. Un
Kāpēc ir tāds nosaukums lielais piecinieks? Jā, kāpēc ne mazais? Zin kā, es gatavojos mūsu sarunai un arī domāju, jāatsauc atmiņā, kas tad skaitās tas lielais piecinieks. Ja? Skaidrs, tur lauva, bifelis, zilonis, kas tur vēl bija? Zebra nebija, bifelis, zilonis, leopards. Un kas bija vēl viens? Un vēl viens bija degunradzis. Es pie sevis nodomāju, kāpēc žirafe nav? Jā, jo žirafe taču ir liela. Jā, kāpēc tā nav, vai ne? Ir un kaut kāds Āfrikas bifelis, kurš uzbrūk vispār bez brīdinājuma. Ir šajā lielajā nīlzirgs bija. Nīlzirgs, es domāju, kaut ko vēl sēdēs. Tur ir tie, kas ir tie bīstamākie, tie grūtāk nomedījamie. Un tie rangeri jau zobojas, ka viņiem tur ir visādi tie piecinieki, ka tur ir neglītākais piecinieks un tā tālāk, ka tur skaistumu konkursu viņi izvērš. Un reizēm viņos paklausoties, liekas, viņiem ir fantastiskas zināšanas. Var jau būt, ka arī viņi reizēm kaut ko varbūt pieliek turistiem klāt, bet, kad tu tā pajautā viņiem un parunājies, tad viņi visi ir nopietni studējuši šo te, dzīvo dabu, kaut arī, kā viņi saka, viņi ir auguši turpat. Un visa tā dzīvnieku valsts jau tā kā no bērna kājas viņiem ir pazīstama, bet vienalga, ir tās zināšanas visas tur zooloģiskās un botāniskās, jo arī par augiem viņi mēdz stāstīt. Un tāpat viņi saka, un arī mums ir jāstudē par, citām valstīm, par citām zemēm, no kurām atbrauc turisti pie mums. Un, piemēram, viens no jautājumiem, ko arī tie svežzemju turisti uzdod, ir, ko arī mēs jautājām, kā tad ir ar ragiem tām antilopēm? Vai viņas arī maina ragus tāpat kā mūsu brieži un aļņi katru gadu, vai kā tas tur ir? Un izrādās, ka nekā. Un tiklīdz uz sāc to jautājumu jau uzdot, viņš saka, jā, es zinu, ko tu gribi prasīt. Un viņš saka, nē, tas nav tā kā pie jums Eiropā. Mūsu ragaiņiem tie ragi ir vienreiz mūžā doti, un ja tu viņu nolauz cīniņos vai kā citā veidā, tu arī dzīvo ar vienu un to pašu ragu. Jā. Un tad arī, piemēram, dzīvnieku pasaulē arī mēdzot būt gan kreļi, gan labroči. Piemēram, žirafes, vai ne? Skaistas taču. Un kā var atšķirt žirafju dāmu no žirafju kunga? Kā lai saka, tur ģenitālijas nepētot, ja? Pa gabalu skatoties un pēc viņu radziņiem un žirafju dāmām ir tādi kā nelielāka izmēra un ar tādiem, kā pušķīšiem galā, vai kā viņi salīdzina ar mākslinieku otiņām galā. Un savukārt puišiem atkal ir tādi, bišķi, kā lai saka, lielāki tie ragi un netik tādi apmatoti. Un tad, kad viņi tur cīnās savā starpā, tad, tie ziloņu, nevis ziloņu, bet žirafju tēvaini, ar kakliem viņi tā kā cīnās. Un tā var redzēt, kuram tur, teiksim, tas kreisais raks tur ir tā kā cietis, kuram tur labais raks ir cietis. Un tādas, kā lai saka, ļoti, interesantas lietas. Vai? Ko nozīmē safari? Tātad es iztēlojos, klausoties tavā stāstā, vai skatoties kādu dokumentālo filmu, tad es gribu doties uz Āfrikas safari. Vienalga, vai tā ir Dienvidāfrika, par kuru mēs šobrīd vairāk runājam, vai varbūt cita valsts. Tātad es taču nevaru ņemt velosipēdu, kā tu tikko teici, ja vienā parkā un braukt iekšā, da jebkur. Piemēram, tie paši lauvas un tie bīstamie plēsēji, tomēr ierobežo tevi tavās izpētes vēlmēs. Ja? Tad tev ir
jāpiesakās, jāreģistrējas. Cik es atceros, tur bija diezgan strikti tie visi nosacījumi. Tas nav tā. Jā, reģistrācija ir nepieciešama katrā parkā, un atkal no tā parka specifikas, tur tā reģistrēšanās ir pedantiskāka vai netik pedantiska, un atkal tur, kur nav lielie plēsēji, tur ir iespēja arī iet pa tādām iezīmētām pastaigu takām, vai individuāli, vai arī tu paņem gidu, kas tev tur stāsta, vai arī tu pats savā nodabā vari iet. Bet, protams, tur, kur ir šie te lielie plēsēji, tur, tas tā nenotiek. Kaut gan atkal ir, zināmas teritorijas, piemēram, tajā pašā Krūger parkā, tur ir arī iespējams tāds degunraģu trekings. Ko tas nozīmē? Es esmu Zimbabvē gājusi degunraģu trekingā, kad tu ej kājām pie šiem te bīstamajiem zvēriem, kuri arī ir diezgan tādi savu teritoriju sargājoši. Protams, tev iet līdzi rangers, un viņam ir pielādēts ierocis, ja gadījumā kas, bet atkal mums tiem gājējiem ir jābūt gana saprātīgiem un jāievēro visas norādes, kā tur drīkst iet un troksni tur netaisīt, un jāiet tā, lai vējš mūsu smaržu nenes tam dzīvniekam virsū, un tad tiešām tā ir tāda fantastiska sajūta, ka tu esi tur, netālāk kā 10 metrus no tā, varētu teikt, īpašā zvēra, un vienreizējas sajūta, jā. Un diemžēl runājot par degunraģiem, tieši Krūgerā, ir ļoti daudz malu mednieku, viņi nogalināti. Šīs te muļķīgās iedomas, ka tas viņa raks ir ar tām visām vērtīgajām ārstnieciskajām un potenci uzlabojošajām vielām tur bagāts un tā tālāk. Un tad ir, kur viņi šos te ragus vienkārši nozāģē, lai nevestu kārdinājumā. Tā, jā, un tad arī es lasīju tur tiekot slēgti līgumi ar tām austrumu valstīm, to pašu Ķīnu, kur ir visi šie te savvaļas zvēru produkti iecienīti par to, ka tāda legāla varētu notikt šī te pārdošana un pirkšana, un ka arī tiem dzīvniekiem, kam nav vēl tie ragi tur nozāģēti, ka viņiem tā kā implantē kaut kādu čipu, ar ko tad varētu izsekot pēc tam, ja viņš tiek pārdots kaut kur nelegālajā tirgu. Bet tā esot visai liela problēma vēl joprojām par to, ka malu mednieki ir, un ka arī vietējie cilvēki, teiksim, nabadzības dēļ, jā, arī piekrīt šāda veida palīdzībai. Jā. Jā. Bet savvaļas šie bīstamie plēsēji ārpus dabas parku teritorijām. Es redzējusi, ir dzirdēts. Paldies Dievam, nē, vai par laimi, jā. Piemēram, jau pieminēju Svētās Lūcijas ezeru, kur ļoti daudz šie te nīlzirgi dzīvo. Kā mēs zinām, nīlzirgs taču ir zālēdājs. Viņu tak cilvēks neinteresētu, bet nīlzirgs ir ārkārtīgi teritoriāls, un ja tu gribēdams sagriezt niedrītes savam žogam, aiziesi tur par tū pie tā dīķa, kur tas nīlzirgs mīta, un viņš tevi vienkārši dzīs no savas teritorijas projām, vienkārši
pārkožot un izspļaujot un viss. Un tajā Svētās Lūcijas pilsētiņā tur ir fantastiskas ceļazīmes uzliktas, ka, protams, ir, Nilzirga bilde, un ir uzrakstīts, ka minimālā distance 30 metru, un ka tu tur, nav ieteicams tur bļaut vai kaut ko tam līdzīgu darīt, lai to dzīvnieku netracinātu, jo viņi tur vienkārši pa tiem privātu māju zālājiem nāk ganīties. Un tāpat arī ceļa malā ir zīmes, dodiet ceļu Nilzirgam, jo, diemžēl, šīs te saskriešanās, tumsas stundās, kad Nilzirgs iziet ganīties, jo dienas laikā jau viņš to nevar darīt. Viņa āda ir tik maiga, ka viņam vajag tur tajā ūdenī vai dubļos atrasties. Jā, tu tādu interesantu atgadījumu man atsauc atmiņā saistībā ar nilzirgiem, jo tiešām viņi ēd zāli, gudvārds, ja, un tā, ka tu ieraugi, ja viņš ir milzonīgs, un būtībā, aiziet ganīties. Ja, Ganās tavā piemājas dārziņā, pie tavām puķu dobēm. Un mums bija, es neatceros, mums bija tuvu pie parka viena viesnīca. Tādos bungalo tipa namiņos dzīvojām, un kā mēs kā grupu vadītājiem parasti izdalām tās istabiņas, ja tā atslēdziņas un tā, un vienam pārim, es diemžēl tai kundzei vārdu neatceros, bet es zinu, ka kungs bija Ēriks, un es tātad izdalot šīs te atslēdziņas, vēl uzgaidu kādu mirklīti recepcijā, lai saprastu, vai viss ir kārtībā vai kā, un tā kundze tik ārkārtīgi tādi, kāds uzbudināti skrien uz recepti un saka, Ilze, viņš ēd zāli, un es saku, kas, Ēriks ēd zāli? Es saku, nē, viņš ēd zāli, un viņi nevar atrast to vārdu, kas ēd zāli. Kamēr mēs aizgājām, sapratām, ka tas ir nilzirgs, kas turpat otra pus tur tam nelielajam bungalo, tam placītim pļaviņai mierīgi vakarā ganās un ēd zāli. Un tā mēs patiesībā arī diezgan ilgi arī tā savā starpā runājam, kas ēd? Ēriks ēd zāli, jo tas kaut kā aizgāja, kā saka, tautās. Ja. Bet jā, atgriežoties pie nilzirgiem, taisnība, tas ir tāds, pārsteigums tiem, kas varbūt ar dzīvnieku pasauli ir uz jūs, jo neliekas, ka tāds milzenis jau var pārtikt tik no zālītes vien. Ne? Tā kā tas bija iespaidīgi. Zini, kas man vēl ienāca prātā, tad, kad tu stāstīji par dabas parkiem, un arī par to Krīgeru parku un rašanos, izcelšanos, kāpēc tieši tas viens cilvēks, baltais cilvēks šeit jāsaka, ir uzņēmies to iniciatīvu un pateica stop, nemedījam, padomājam, ko daram, ja arī medījam, tad ar prātu un tā tālāk. Te es varbūt tādu nedaudz sensitīvu to jautājumu te uzdošu. Baltais cilvēks un vietējais, parki, baltais cilvēks kā reinģeris un vietējie. Man neskāpēc atmiņā ir tā, ka diezgan daudz ir tieši balto koloniālistu pēcteči. Viņi tur dzimuši auguši. Man arī ir gidi bijuši, teiksim, vācietis 5. paaudzē, tagad man bija brits arī kaut kādā 4. paaudzē, jā. Nav tā, ka tieši mēs diezgan bieži noniecinām un sakam, baltais koloniālists, bet man šķiet, ka diezgan bieži ir jāsaka paldies tiem pēctečiem, kur varbūt šī te mantrausība jau ir, aizgājis otrā plānā vai vispār tā kā? Vispār šis te balto jautājums ir tik ārkārtīgi, varētu teikt, sarežģīts un sāpīgs jautājums, jo, nevar teikt baltie kolonizatori. Protams, viņi tādi bija, un kopš tajos 1600. gados sākās tur tā Holandes kuģniecības kompānijas bāze, un tā tālāk pēc tam Briti, kad ienāca, jā, bet tieši tas pats ir jāsaka par melnajiem. Viņi arī ienāca no Āfrikas vidienes, visas šīs te guni ciltis un, teiksim,
niknākais piemērs ir Zulu. Ja? Un tur jau dzīvoja kādreiz tie vietējie, miermīlīgie, tie Khoisana cilšu pārstāvji. Un no Āfrikas vidienes nāca šie te kareivīgie melnie. Un tas bija, varētu teikt, slaktiņš, kādā veidā viņi tos vietējos padzina, lai paši varētu apmesties. Un Zulu valdnieks Šaka, kas vispār visizcilākais, kā lai saka, karavadonis bija, viņš arī izcēlās ar nenormālu nežēlību pret tām ciltīm, ko Zulu pakļāva. Un tagad Šakas vārdā ir lidosta Durbanā, ir Ušakas ūdens pasaule, akvārijas fantastisks, kur viņu okeānu bagātības, jā. Un varētu teikt, ka tagad arī, varbūt, ka koloniālisms vai rasisms ir pagriezies pretējā virzienā un tieši pret baltajiem tiek vērsts genocīds. Varbūt tas izklausīsies briesmīgi, bet, un kā tur vietējie stāsta, un arī, teiksim, gidi, kas nav baltajā ādas krāsā, arī viņi tās pašas lietas piemin, ka, piemēram, ja uz vienu un to pašu posteni darbā pretendēsim, es melnais, tu baltā, un varbūt tava kvalifikācija būs pat labāka, darbā pieņems mani. Jā. Un tāpat arī par šo te, kā lai saka, īpašumu atpakaļ atdošanu, tās plantācijas, ko baltie fermeri ir iekopuši. Ja? It kā pēc patiesības tās ir cilšu zemes, un tās ir, pienākas atdot atpakaļ. Un valstiskā līmenī tas tiekot risināts, es atkal citēju gida stāstīto, ka tādu kā kompromisa variantu, lūk, ka tie melniem, viņiem ir tiesības pieteikties uz to, bet viņi ļoti bieži negrib viss tās zemes, bet viņi grib atlīdzību naudā, jo viņi, dod priekšroku dzīvošanai, teiksim, pilsētā, kaut kur kādai strādāšanai vai pat nestrādāšanai, un viņi nemāk zemi kopt, un reti ir tādi, kur kaut kas izdodas. Un tā, ka pamatā, tiešām varētu teikt, balstās uz to, ko tie baltie, ir izdarījuši. Un tāpat arī, ceļi viņiem ir labi. Lielie ceļi visi ir ļoti labi, un ātrgaitas ceļi, un tos milzīgos Dienvidāfrikas kilometrus tu arī vari nobraukt tik ātri, pateicoties tiem labajiem, lielajiem ceļiem. Un, kā gidi saka, tas jau viss ir aparteīda laikos būvēts. Tātad līdz tam 90. gadu vidum, kad, teiksim, atkal balto uzraudzībā, ja, tas viss tika darīts. Un tas ir tāds, man liekas, ļoti, ļoti sensitīvs jautājums. Un arī par tiem, viņi oficiāli saka, viņiem ir 4 tādas lielās grupas. Un tur vārds melnais, tas nav tā kā, teiksim, Amerikā, lamu vārds vai slikts vārds. Ne, pilnīgi oficiāli ir melnie, baltie, ir krāsainie un ir indieši. Un krāsainie tie varētu teikt, miksētie, miksētajās laulībās dzimušie, kas ir. Un tā, ka... Es saprotu, jebkurā gadījumā arī tas pats melnais šobrīd ir Dienvidāfrikā var tikt uzskatīts kā kolonizators, kā iekarotājs. Ja mēs viņu tā neuzskata, jā, tā ir mūsu zeme, bet principā viņi ienāca tur no Āfrikas vidienes, jā.
un pakļāva ar ļoti nežēlīgām, asiņainām, ir tas vārds fehane, samalšana, ka tiešām tika nogalināti visi vīrieši, visi puikas, un tikai sievietes, meitenes atstātas dzīvas, un tie, kas vai muka tās ciltis projām kaut kur tālāk, vai arī šādi te padevās, un tā, ka tā vēsture ir reizēm ļoti skarba. Un arī tie baltie, tie saucamie afrikāns, te atkal ir šī te balto interešu sadursme. Tātad tie, kas bija holandiešu pēcteči un, protams, arī vācu un tur franču, jo diezgan daudz arī francūžu reliģisko vajāšanu dēļ pārcēlās uz Dienvidu Āfriku. Kad Keipa apvidū vai Keiptaunā sākās britu koloniālisma laiki, tad sākās tas lielais treks, kur tieši šie te afrikāns, kā tiek saukti tie pēcteči, tūkstošiem devās zemes vidienē iekšā, un pēc tām aplēsēm ir kaut kur starp 12 līdz 14 tūkstoši šo te balto, arī sievas, bērni, visas ģimenes ar tiem vēršu pajūgiem devās tai 100 kilometru garajā gājienā iekšā uz zemēm, kur viņi varētu savu lauksaimniecību piekopt. Un, protams, tur pa ceļām viņiem bija arī visdažādākās sadursmes, gan ar tām pašām Zulu ciltīm, gan arī ar citām, un to sadursmi izraisītāji nevienmēr bija baltie, jo viņi tomēr ceļoja ar ģimenēm kopā. Tad ir arī daudz tādu momentu, kur viņi atpirka kādas zemes no vietējām ciltīm, un ir arī, kur bija nežēlīgi slaktiņi, un, piemēram, tur ir tāda, arī Asins upe viena saucas, kur ir bijusi ārkārtīgi nežēlīga kauja. Un, protams, ka balto ieroču pārākums, un tā, ka tas nav tik viennozīmīgi viss. Un kas mani tā kā šokēja, ka tādi pēdējie lielākie cilšu kari, par ko ir palikušas liecības starp vieniem, sauksim, melnajiem un otriem melnajiem, ir vēl bijuši 1860. gadu vidū. Vakar, jā. Jā, un tas tiek pieminēts kā tāds lielā kauja, kur tur, vairāk svazi izcelsmes cilts nākusi uzbrukumā, un kā tur, jā. Tā, ka, ko tur indieši dara? Indieši tur ir no seniem laikiem. Tas ir no Britu, vai tā es varētu pareizi pateikt, ja nē? Varbūt, ka jāsaka tā, varbūt pat no holandiešu laikiem, kas to lai zina, kā tur īsti bija. Bet tad, kad šai te Austrum Indijas kuģniecības kompānijai vajadzēja bāzes vietu, kur tiem kuģotājiem pusceļā, teiksim, dabūt svaigus produktus, svaigus dārzeņus, augļus, ūdeni, vīnu turklāt. Par vīnu noteikti. Jāparunā noteikti būs. Kad tika izveidoti šie te kompānijas dārzi, un tas ir saistāms atkal ar vienu holandiešu izcelsmes Jan van Riebeck, kas 1652. gadā bija tur tas Keipa pārvaldonis, un kuram bija uzdevums ierīkot šos te kompānijas dārzus, kas tagad ir lielisks pilsētas parks, kurā ir tur pilsētas mūzejs un biblioteka un tā tālāk. Un tur kādreiz auga kāpostiņi, salātiņi un tā tālāk, jā. Un tieši arī, šo praktisko vajadzību dēļ, bet
kas tad strādātu tajos dārzos? Tie vietējās Khoisan ciltis, tie bija, varētu teikt, klejotāji lopkopji. Viņiem nebija tādas saprašanas, un līdz ar to sākās vergu ievešana. Un ieveda no Malaizijas, no Jāvas ieveda vergus, kas strādāja tajos kompānijas dārzos. Un tad, kad 1830. notika tā vergu brīvlaišana, tad viņi visi no tās vergu lodžas, kas tur bija tā mītnes vieta pilsētas centrā, tūp pie tiem kompānijas dārziem, pārgāja dzīvot vai sāka būvēt savas mājiņas tajā Keiptaunas daļā, kas tagad ir tas fantastiski krāsainais Bokāp reģions ar tām krāsainajām mājiņām. Tur tie brīvlaistie vergi, un tur ir lielākā daļa musulmaņi, jo no Malaizijas taču tiekas, bet mēs novirzījāmies no tēmas par indiešiem. Indiešiem, jā. Skaidrs. Stāsts ir atkal par to, ka vajadzēja darba spēku. Un tas jau bišķi vēlākos laikos, tad, kad sāka milzīgos daudzumos audzēt cukurniedras. Kas strādās cukurniedru plantācijās? Baltais un melnais nestrādās. Nesaprot. Baltie ir pārāk maz un nav gana spēcīgi tā karstumā strādāt. Un tad sākās indiešu ieplūšana, bet tas netika tā, vairs uz tādiem vergu pamatiem, nē, bet viņiem pat tur tādi, kā lai saka, kā darba līgumi uz gadiem 4-5, ka viņi tur, tā kā strādā, un pēc tam tad viņi var atgriezties savā, dzimtenē. Bet viņi, indieši strādāja ļoti labi tajos, un viņiem bija, pieraduši pie karstuma, gana cītīgi un gana, kā lai saka, atalgojumu, un tā viņiem tīri labi tur patikās, un ļoti daudzi sāka savus uzņēmumus, savus rūpalus, un līdz ar to arī, nepavelti Durbanā, kas jau ir pilsēta pie Indijas okeāna, nevairs tā kā Keiptauna pie Atlantijas okeāna, ir tas milzīgais indiešu procents, un arī, labi, tur ir, tā ir vieta ārpus Indijas ar vislielāko indiešu cilvēku īpatsvaru jebkurā citā vietā pasaulē ņemot. Kas to būtu domāt? Tas arī savu kolorītu ienes, un arī tā cukurniedru bizness, tas vispār ir fantastiski. Un atkal, gan Dienvidāfrikā, gan Svazilendā tu vari braukt 10 kilometru, un gar ceļa malu ir milzīgākie cukurniedru lauki, un tur citas niedras tur varbūt ir tikko, kā lai saka, sākušas augt, citas tur ir, tūliņ viņas vāks nost, un citur jau ir, kā lai saka, novākti lauki, un mašīnas pārkrautas brauc uz ostām, un tā, ka milzīga ir tā cukura industrija, kas tur risinās. Ko viņi tur dara pēc tam labi cukurus? Viņi tikai ved prom, ja viņi paši tur pat uz vietas apstrādā? Arī ir fabrikas, kas pārstrādā, un, piemēram, tai pašā jau pieminētajā Svazilendā ir fantastiski liela destilētava, ja tā varētu saukt, alkohola rūpnīcu, ļoti, kā lai saka, izcili tur, kas no šī cukurniedru produkta gatavo arī alkoholu, un tā tad viņi, piemērots klimats un arī, attiecīgi, kā lai saka, veiksmīga šīs te kultūras audzēšana, un tā, ka... Vietējais un alkohols, es domāju, ir tā, ka diezgan daudz tautas, īpaši tādas, kas dzīvo tādos karstos, tropiskos apstākļos un tā tālāk, parasti nepanes to alkoholu. Vietējie un alkohols. Viņi lieto vispār? Ja tas tikai mums tādiem baltiem un eksportēt koloniālistiem. Kā tad bez alkohola? Kas var iztikt bez alkohola? Un
pat dzīvnieki nevar iztikt bez alkohola. YouTube var apskatīties arī tādus klipiņus. Ir tāds fantastisks koks marula. Jā! Un no tā augļiem gatavo liķieri amarulā. Un, protams, ka mēs arī to baudījām. Un arī visu kaut ko citu no tiem marulas augļiem tur tā. Bet viņus svaigus arī esi noprovējis tos? Nē, nekad neesmu redzējusi viņus svaigus, nav gadījies. Un tad, kad viņi krīt zemē no koka gatavi, tad, protams, katrs auglis tur sāk rūkt vai fermentēties, jā. Tā. Un tad dzīvnieciņi arī sēdas tos tur. Un tad tajā klipiņā tur fantastiski, kā tur meimuro tur tādi un šitādi, bet visaizkustināšākie ir pērtiķi, kas sēdušies tos fermentēt sākušos marulas augļus un cik ļoti viņi atgādina vienu otru cilvēku veidīgo, kas ir pa daudz ieķēris. Es tagad saprotu, kāpēc uz amarulas liķiera pudeles, man liekas, vai nebija zilonis? Man liekas, ka bija zilonis. Jā, un tie arī prot novērtēt šos te, jā. Un tai pašā Svazilendā ir arī, ka viņi no tiem marulas augļiem taisa kaut kādu tur aliņu. Un tas atkal kaut kādi speciāli svētki un ceremonijas. Un tas ir īpašais. Un arī marulas, tur visādas zaptītes viņi tur taisa un ko tik vien ne, končenītes un tā tālāk. Un arī ziepītes taisa. Un ierīvējies un tev ir uzreiz mundras jautrs. Ne, tās ir, teiksim, mūsu stendera ziepītes un tādas arī to ar marulas aromātu vari nopirkt tā. Vai žēl, ka Tur, nē, Ilzīt, tur alkohola nav. Bet es domāju, ka mēs nedrīkstam izlaist, runājot par alkoholu, arī vīnu, jā. Dienvidāfrikas vīnus. Un Dienvidāfrikas vīniem ir arī jubileja šogad. Vienam konkrētam. Un tas ir pinotāžs. Un tas ir dzimis 1925. gadā. Un tā ir vienīgā vīnogu šķirne, kas ir radīta Dienvidāfrikā. Un tas stāsts ir tāds. Un kā vispār sākās tur tā vīnogu un vīna audzēšana. Un, protams, vispirms jau tas pats pieminētājs Jans van Riebeek, kuram vajadzēja to kuģniecības kompāniju apgādāt ar produktiem. Un bija kaut kā nokonstatēts, ka dzerot vīnu, kuģinieki tā kā uzņem C vitamīnu, un tad viņi mazāk ar to cingu, un ar ko vēl tur viņi mira nost, bez tās svaigās pārtikas. Un tā kā tā bija tāda nepieciešamība, lūk, tika ļauts veidot vīnu dārzus, un arī mēģināt taisīt vīnu. Un laikam par Holandi un vīniem tā kā mums ilūziju nekādu, ka tur nekas nevar būt. Un tā tas esot arī sākumā bijis, ka tur galīgi garām. Kaut kāda, kā lai saka, nesapuva tās vīnogas, viņas kaut kā tur tika tai vīnā pārvērstas, un kaut kādu, teiksim, vitamīnu dozu tie kuģinieki saņēma. Zringula arī, jā, labi. Jā. Bet ne komerciāli, kaut ko, lai tur. Un tad, kad tie paši franču hugenoti bija spiesti bēgt uz turieni, tad tie jau vīna darīšanu pacēla tādā kā augstākā līmenī. Bet vislielākais nopelns pienākas tādam Simonam van der Stēlam, kas tika iecelts par Keipa kolonijas pārvaldnieku, un tad viņš
Arī stāsts par viņu ir ļoti tāds interesants, kas mani pārsteidza, ka viņš pēc savas izcelsmes pat nav tīrs holandietis. Viņš ir dzimis uz kuģa, ceļā uz Maurīcijas salām. Viņa tēvs ir bijis kaut kāds paaugsts tur Holandes pārstāvis, bet māte nākusi no indiešu dzimtas. Un tad viņš ir savu jaunību, bērnību tur pavadījis un gadu 20 vecumā atgriezies Holandē, kur, būdams, kā lai saka, apģērīgs un izglītots un tā tālāk, viņš pat ir noprecējis arī viena kuģniecības kompānijas īpašnieka meitu, un līdz ar to jau uzreiz ticis tādā stipri augstā pakāpē. Tā viņš nokļuvis tur tajā, Dienvidāfrikā, tajā Keipa kolonijā, un viņam bijis uzdevums, visus tur tos darbus pāraudzīt un tā tālāk. Un viņš ir bijis ar tādu arī krietnu biznesa ķērienu, un viņš ir arī tas, kas ir licis pamatus tai, varētu teikt, kas tagad skaitās tā kā vēsturiskais mantojums tādai Konstantas vīna darītavai. Un tā gan nav vienīgā vieta, kur viņš ir savus tādas vīna īpašumus. Tur ir tāda pilsētiņa Stellenboša, kas ir nosaukta viņa vārdā, tāda, un tā, ka viņš ir sapratis potenciālu tam, vīna visai lietai. Bet arī ne, kā lai saka, tā līdz galam. Lai vīns būtu labs, viņu taču vajag noturēt ozolkoka mucās, vai ne? Stādīsim ozolus. Jā, un droši vien jau tu arī, kādreiz gāja šīs te tūras arī starp Stellenbošas pilsētiņu, ka tur visas ielas apstādītas ar ozoliem, kas jau ir, kā lai saka, cik jau gadu simtus veci, un visiem cauri vidi. Protams, ka ozols tajā Keipa vai Dienvidāfrikas klimatā auga pārāk porains un pārāk, kā lai saka, ātraudzīgs, un viņš nebija nevienai ozolkoka mucai lietojams. Un arī tajā Konstantas vīndarītavā tur var redzēt dažas no tiem ārkārtīgi vecajiem ozoliem, kas ir vēl palikuši no tā laika stādījumiem. Protams, arī kā tādus jaunus dekoratīvus kokus, viņi joprojām stāda. Jā, bet atkal pie tā pinotāža. Kāpēc tas tur radās pirms tiem 100 gadiem? Tātad Van der Stels dabū no vēl augstākiem priekšniekiem atļaujas, ka viņš var iekopt vīna dārzus tur ļoti daudzu hektāru apmērā. Bet ar vīnogām ir līdzīgs stāsts kā ar tiem ozoliem. Ne visas vīnogu šķirnes ir klimatam piemērotas. Un tad vienam botāniķim, zinātniekam, rodas doma, ka vajadzētu sakrustot divas šķirnes. To Pinot Noir ar tādu raksta hermitāžu, bet ermitāžu. Lūk, un tad no šī te nosaukuma tad arī radās. Un kāpēc tas Pinot Noir neauga tur lāgā, deva ļoti vārgas ražas, tieši klimata dēļ. Un tāpēc ar tādu ļoti labi augošu šķirni viņš tika sakrustots. Bet tā krustojuma rezultātā radās, saglabājās tikai 4 stādiņi, kas bezmaz arī aizgāja bojā, jo tika, kā lai saka, kā tādi panīkuši tur izmesti sadedzināšanai. Bet paldies Dievam, tas botāniķis viņus pēdējā mirklī izglāba, un tā tie vīngalāji tur sāka augt. Un izrādījās fantastisks hibrīds.
Un tā Pinot Noir izteikti sarkanā krāsa tām vīnogām pat vēl paspilgtinājās, un ražas bija labas, un viss kaut kas bija labs. Nu, un tā arī tas vīns dzima. Un, protams, tur arī tādi, tie visādi tie ceļi, kā tur viņš netika atzīts, jo, piemēram, katrs gribēja iegūt, kā lai saka, lielāku kvantitāti un dažkārt mēdza to intensīvi sarkano sulu, tā kā atšķaidīt, jo krāsa taču ir, vai ne? Bet, jā, un līdz ar to tā kvalitāte, vienā brīdī bija tāda, kāda tur bija. Bet tad, protams, attapās un atkal, pēc visiem labākajiem standartiem, tad šis te pinotāžs ir tas vienīgais vīnogu šķirne, vienīgais vīns, ko Dienvidāfrika lepni var saukt, mēs to radījām. Kā viņš garšo? Jā. Viņš ir sauss? Protams, viņš ir sauss, bet viņam ir tāds, varētu teikt, patīkams piesitiens. Jā. Viņš ir tās no smagajiem, kas ir ar gaļas ēdieniem? Jā, vairāk uz tādu šniti viņš ir, jā. Un arī, Dienvidāfrika arī ir lielākā šīs te vīnogu šķirnes audzētāja, un, teiksim, tur Jaunzēlandē ir stipri pamaz hektāru, un tas pats arī par Ameriku jāsaka, tā ka Dienvidāfrikas varētu teikt tur tas. Un šajā te Konstantas vīndarītavā, tur tā ir reizē gan kā tāds, vīndarītāju uzņēmums, gan arī kā tāds kultūras mantojuma saglabātājs. Kas ir īpašnieks, valsts? Tā ir kaut kāda, valstī ir daļas, tā ir tāda apvienība, tur privātie un arī valsts, tāpēc, ka tas kā tāds kultūras mantojums. Un tad arī tā muižas ēka, kas tur uzcelta pēc tās holandiešu arhitektūras šnites, tā ir kā tāds muzejs iekārtots, tur var iziet cauri un apskatīties, gan kā tur dzīvojamās istabas un mēbeles un trauki, gan, teiksim, virtuves lietas, visas, kā ir bijis tajos tur laikos. Un tāda arī tā tūre cauri tai, vīndarītavai, kur viņi saglabā tās senās tradīcijas. Protams, ir tie paši lielie metāla tanki, kuros tur notiek visi tie fermentācijas procesi, bet novecināšana notiek tais ozolkoka mucās, bet ne vietējā ozolkoka, kas izrādījās nederīgs, bet no Francijas ievestais ozolkoks. Un arī korķi viņi nelieto visu šodienas tos, kā lai saka, plastikāta aizstājējus, bet īsto Portugāles korķozolu. Un tur atkal viņiem ir noslēgta, tāda, kā lai saka, darījumi ar kādu kompāniju, kas piegādā to korķu mizu, un tad uz vietas, ne viņi paši, bet tie paši korķu tur biznesmeņi, arī taisa tos korķus un tā. Un tad vēl runājot par īpašiem vīniem, ko piedāvā Konstanca, protams, ir visi, baltie, rozā, sarkanie un tā tālāk. Ir arī tāda, varētu teikt, deserta vīns, kas saucas tā Governors Reserve, un ko ir dzēris Napoleons savā izsūtījuma laikā Elbas salā. Tas vīns tiek taisīts no tādām vīnogām, kas pa pusei jau ir kļuvušas rozīnes, ļoti ilgi noturētas,
pieauga, ka viņas jau daļai ir sākušas sažūt, un tad tās dārgās nektāra lāses, kas tur tiek izspiestas laukā, un tad Napoleons esot dzēris tikai to vīnu, kas no tās Konstantas vindarītavas arī viņam uz to Elbes salu piegādāts. Vai nav viņam bijusi skaista trimda? Stipri skaista, bet man uzreiz uzprasās tāds jautājums, vai mūsu ceļotājiem un principā latvietim ir pa kabatei šādi vīni? Ja mēs vispār labi nerunājam, piemēram, par Napoleonu vīnu, ja tas varbūt, jā. To viņi arī netirgo, jo viņi ļoti mazos daudzumos viņu ražo, jā, un tur ir spec pasūtījumi no augstiem plauktiem, un tā kā es esmu Dienvidāfrikā bijusi vairāk kārt, un arī šajā te vindarītavā, man tikai 2 reizes ir izdevies viņu nogaršot. Protams, ka ļoti, kā lai saka, patīkams. Bet pārējais vīns ir to, ko tu teici, viņš ir tāds ļoti paceļams? Normālās cenās, jā. Nav tā, ka tu tikai apskaties, un seifā. Nē. Ap pār 10 eiro ļoti, kā lai saka, reāli, jā. Cits jautājums, protams, ir viņa atgādāšana mājās. Jā. Āfrika nav tepat tās ap stūri. Jā. Un ar to shippingu, tā ir kā kuro reizi ir, jā. Tad man no tavas stāstītā uzprasās vēl viens tāds jautājums, ne pa tēmu, ne pa alkohola tēmu, ne pa zvēru tēmu, arī ne pa iedzīvotāju tēmu, bet tomēr, kas visus tā kā miksē kopā. Un tas ir labās cerības raks. Kāpēc viņš tā saucās? Kas tur tāds cerīgs? Tas, kad vajadzēja pusceļā uztankoties? Vai kā? Kāpēc viņu sauc par labās cerības? Principā. Taisnība ir, ja uztankoties. Pirmais nosaukums viņam ir bijis Vētru raks. Jā, pat atceros, jā. Bet, atkal iedomājies biznesa dēļ, vai tu gribētu savu kuģi virzīt uz Vētru ragu? Jā. Un līdz ar to ir izdomāts tāds, kā lai saka, ļoti skaists nosaukums. Bet vētras tur ir. Jā, bet tev vienmēr paliek tā labā cerība, ka tev tas kuģis uz tiem granīta bluķiem tur apakšā neuzskries virsū. Un tā, ka tas pirmais nosaukums, ir bijis Vētru raks. Un tāpat arī turistiem tas ir tā kā kas tas vēl par Cape Point, vai tad labās cerības raks nav tas galapunkts un tur tā tālāk. Un tad ir vēl lielāks, kā lai saka, labi, tai pussalai galapunkts ir tas Cape Point, kur, un arī tur ir tas restorāns, 2 okeānu, vai ne, restorāns, bet realitātē jau tas Atlantijas okeāns un Indijas okeāns tur nesatiekas, tas satiekas, kilometrus 150, tā kā, vairāk uz austrumu pusi, kur ir tas Cape Agile, vai kā, viņš pareizi būtu jāizrunā. Tur ir tas Adatas raks nebija? Jā. Īstais okeānu satikšanās punkts. Bet tur nevar uzbūvēt kafejnīcu, saproti? Un to nevar pārdot turistiem tik labi. Labā cerība skan labi. Jā. Tā, ka tu tur varētu teikt, dabū 2 tai vienā vietā. Tu dabū gan to Cape Point, kur ir tas pussalas spicīte, gan arī to labās cerības rāgu, kur, lai tu varētu uztaisīt atkal instagramīgo bildi un nobildēties ar visām tām koordinātēm, kādas tur ir, tad tur ir jācīnās par savu vietu zem saules, jo tur bariem mēs braucam. Jā. Tieši tā. Tāpat arī, teiksim, braucot pa to pussalu, kas ir tas lielais dabas rezervāts, tur tu vari redzēt visu kaut ko.
Piemēram, strausi uz okeāna fona, brīnišķīgi pastaigājas. Strausu ģimene, uz okeāna fona, labi. Jā, Tu man pilnīgi tagad citu vienu dīvainību, tā kā uz citu dīvainību uzvedināji, kas vispār lielai daļai, kas nav bijuši Dienvidāfrikā, tieši tā runā par, vienalga, tam pat nav nozīmes, ja tā ir Dienvidāfrika, vai vispār mēs runājam par Āfrikas kontinentu, ja? Mēs domājam par zvēriem, lauvām, gorillām un vēl nezinu ko, kur viņi tur dzīvo vai nedzīvo, tāpat. Bet mēs reti, kad iedomājamies par pingvīniem. Bet viņi taču tur ir. Viņi tur ir, jā. Un tas ir tas pārsteidzošākais, kā tiešām, ja? Jā, tiešām, ja? Jā, mēs jau braucam, vai neskatītos pingvīnus. Jā, un tas arī ir, kā lai saka, tāds, tiešām, kā tu saki, pārsteigums. Jā, pingvīni. Labi, tie ir tā nelielā izmēra Āfrikas pingvīni, un, diemžēl, viņi joprojām ir apdraudēta suga, un ka kādreiz tur viņi ir bijuši, miljonos, bet atkal, gan cilvēku darbības rezultātā, gan arī, vispār, jo, gan zvēri ēd tās pingvīnu olas, gan cilvēki ir vākuši tās olas, gan arī tur, viņu apmetņu vietās, kur ir bijusi tā biezā kārta ar tiem, pingvīnu mēsliem, tie vērtīgie mēsli ir vākti tur, sauksim, dārziņu mēslošanai un tā tālāk. Viņiem nav no kā, būvēt tās savas ligstas, jā, un līdz ar to tā kolonija, kas tur ir izveidota, tā ir kā tāds, varētu teikt, to pingvīnu glābšanas vieta. Protams, ka tas ir tik aizkustinoši tur iet un redzēt, kā viņi tur katrs izpaužas, un tad arī, kā jau tādā, aizsargātā vietā, tad tur, tu viņus redzi arī ļoti dažādās tais attīstības pakāpēs. Cits tur, piemēram, ir sācis mest spalvu nost. Tad tur ir atkal tie jaunuļi, kas ir tādā kā, iezilganā krāsā, vai kā to vienu viņu attīstības pakāpi sauc tur baby blue, un kā viņi tur čāpo, un kā viņi tur čabinās. Jā, tā kā arī tā. Bet ko nozīmē skatīties? Tad tu jau tajā vietā, ja es pareizi atminos, tu nevar tā noaut čabiņas, jā, un šļap pa smiltiņām. Un sabradāt pingvīnu ligzdiņas, jā? Jā, sadomājies. Nē, tā ir iežogota teritorija, un tu nopērci savu ieejas biļetīti, un tad tu vari pārvietoties pa tādiem, kā lai saka, skaistiem koka celiņiem ar margām, ja, tādi smuki dēlīši ir un margas riņķi, un tad tev tie celiņi, izveda tur. Ir viena tāda pastaigu taka, bet visu laiku tu esi tai savā ierobežotajā teritorijā, tu esi pacelts no zemes, tu nemaitā ne augu valsti, ne tur pingvīnu mājvietas, neko tam līdzīgu, un tad tur izej vienu tādu lociņu, un tad ir atkal otrs lociņš, kur tu vari iziet, un tikai tādā veidā, jā. Tā. Tur nav tā, kad brien, kur grib. Un paglaudi kādu pingvīniņu. Nē. Tur gan viņi reizēm ir pienākuši tik ļoti tuvu klātam, ka ja tu gribētu pastiept roku, tu varētu, bet jā. Jā, tā ir. Bet par to vētru ragu un tām labām cerībām un tā tālāk, kā tur ir ar haizivīm? Ir. Jā, ir. Pavisam vienkārši ir. Jā. Un tā kā tas Atlantijas okeāns ir stipri augsts okeāns, tad tur viņi nekādus tur haizivju tīklus tur nav salikuši, jo tur tā kā nebrien cilvēki peldēt jebkurā vietā, jo tur ir akmeņains un bīstams un augsts. Un atkal tās, kā lai saka, tās dārgās pludmales, kas tur ir, varētu teikt, tuvu
Keiptaunas dārgajām nomalēm. Ja? Tās tur tiek atkal uzraudzītas, jā, haizivis tur ir, bet savukārt atkal par Indijas okeānu viņi stāsta, ka tur tās pludmales, kas pie Durbanas ir, tā sauktā zelta jūdze, tur ar tām zeltainajām smiltīm, ka tur viņi ir tos haizivju tīklus salikuši, jo tur brauc praktiski visa Dienvidāfrika atpūsties, kas, protams, var atļauties to. Bet nav tā, ka viņi arī rīko tādas tā kā haizivju tādas tūres, kur tajos būros laiž iekšā? Jā, ir arī tādas vietas, kur ir iespējams par lielu naudu pirkt tādu, ka tu būrī tiec ielaists haizivīm par ēsmu, jā. Un sajūta laba. Tāda, kā lai saka, adrenalīna meitenes. Es laikam negribētu. Es nezinu, vai es arī gribētu, teikšu, kā ir. Bet tu minēji Keiptaunu gan pa labi, pa kreisi, gan arī šo te vētras vai labās cerības ragu pilsēta. Pirmais, ja tu ieraksti vienalga internetā vārdu Keiptauna, tad Keipa pilsēta būtu raga pilsēta. Es nezinu, kā mēs tulkojam vai netulkojam, kā gribam, bet ja ierakstam Keiptaunu, pirmais, kas mums vizuāli tiek izmests, ja tā var teikt, bildēs, tas ir šis te Table Mountain, jeb galda kalns, vai ne? Bet tas taču ir arī viens no pasaules brīnumiem, jā. Un viena no lietām arī, ar ko Dienvidāfrika tik ļoti lepojas, un viņi saka, ka tas ir pasaulē sanākais kalns, un arī tas vecums tam kalnam tiek lēsts kaut kur ne mazāk kā 400 miljoni līdz 600 miljoniem gadu, un nepavelti tā atrakcija ar visu to uzbraukšanu augšā. Pastaiga, jā. Ne pa tēmu jautājums. Dienvidāfrikā jau nav kalnu pārāk augstu, ja bez tā pateiks muļķību. Kāpēc muļķību? Ko sauc par pārāk augsti kalni? Ir milzīgā Drakensberga kalnu grēda, kas stiepjas aptuveni 1000 kilometru garumā pa Dienvidāfriku. Augstākās vietas Drakensbergam ir Lesoto valstiņā un gandrīz 3500 sasniedz augstākās vietas. Jā. Un katrā ziņā tie kalni ir ļoti tādi, varētu teikt, kolorīti, vizuāli pievilcīgi, gan ar saviem ūdenskritumiem, gan jā. Jā, un kā ir ar kalniem, parasti uzreiz kā ir kalni, tā ir asociācijas ar dārgumiem, minerāliem un vēl visādām lietām, vai Dienvidāfrika uzreiz var teikt, asociējās ar kaut kādām dārglietām, dimantiem. Bet, protams, tā taču ir dārglietu lāde. Un kā man kādreiz viens gids teica, ka Dieviņam radot to Dienvidāfriku ir tāda ķecerīga doma ienākusi prātā. Tagad es izbēšu sauju ar visiem tiem dārgumiem, un tad es noskatīšos, kā jūs par viņiem tur plēšaties un kaujaties. Un tādā ziņā, man liekas, Dievs tiešām ir Dienvidāfriku apveltījis ar pilnīgi visu, ko viņiem vajag. Tā fantastiskā daba, tā daudzveidība. Tev ir 2 okeāni, tev ir auglīgas zemes, tev ir kalni, un tev ir upes, un tev ir ūdeņi, un tev vajag tikai strādāt, un tev viss būs. Bet ar to, diemžēl, ir tā, kā ir. Jā. Un tad, kad es biju pirmo reizi Dienvidāfrikā, man liekas, tas bija uzreiz pēc tā pasaules kausa, kas viņiem bija 2010. gadā, kad visur viņi pārdeva savas vuvuzelas un tā tālāk, jā, tās taures, ar ko viņi bija tur atbalstījuši visu. Un tad es kaut kā tā ļoti tā izjūtu, ka es saprotu, kāpēc tie balto
pēcteči tur paudžu paudzēs gribēja te brīnišķīgi skaistajā zemē palikt. Un, nu jā, skarba ir tā īstenība, bet, nu tā, jā, bet par dārgumiem runājot, tāda, taču zelts tika atrasts 1870. gadu sākumā. Nu labi, tur tas skalojamais zelts, droši vien jau tu arī esi mēģinājusi skalot, jā. Nu labi, tas tur pēc apmēram 10 gadiem tur, nu kā lai saka, izbeidzās. Bet tās zelta dzīslas, kas tur ir pie Johannesburgas, kur 3 kilometru dziļumā viņi tagad tur roka. Nu, tas ir neizsmeļama dārgumu lāde. Un smagākais zelta klucis, kas ir atrasts pie tādas vienas mazas pilsētiņas, protams, tas senajos laikos, pie tā Pilgrims Rest, kas arī ir, varētu teikt, ceļā uz to brīnišķīgu ainavisko panorāmas ceļu. Ir 7 kilogramus smags bijis zelta tīradnis, jā. Un par Kimberlijas dimantiem, ja runājam, un visu pārējo. Jā, un ir gadījies arī tā, ka mūsu turisti jautā, bet tur taču ir visi tie dārgakmeņi un tā dārgmetāli, un varbūt, ka tur cenas ir tādas. Un es saku, diemžēl šajā te jau viss tiek pēc oficiālajām biržām vērtēts, un tur tā. Bet tas, kas viņiem ir dots, tas ir, apbrīnojami. Vai tās pašas, arī nenormāli bagātīgās akmeņogļu atradnes, kas ir tik tuvu augsnes virskārtai, ka, tāpēc arī viņiem ir, iespēja, tik daudz tās termocentrāles, kā viņi to elektrību var iegūt, enerģiju iegūt, un arī eksportē viņi bezgala daudz. Visur pa ceļiem brauc strīpu strīpām tās smagās kravas mašīnas ar tiem, kā lai saka, ieslīpajiem konteineriem, un kas ved tās ogles. Un tā, ka jā, tā ir viena bagātību lāde. Un arī, gan šādā dabas bagātību ziņā, gan arī tajā, dzīvnieku daudzveidībā, augu daudzveidībā, arī viņu pašu, cilvēku dažādības vai daudzveidības ziņā, ka, labi, viņi ir tās 4 lielās grupas, tie melnie, baltie, krāsainie un indieši, ja? Bet tas viss tāda, kā viņi lepojas, varavīksnes nācija viņi ir, un ka septembra beigās viņiem ir tā Heritage Day vai mantojumu diena, kad viņi visi, ģērbjas tais savos tradicionālajos tērpos un atzīmē to savu, savdabību, atšķirību, un kad arī tiek iets obligāti viņu piknikā, kas tiek saukts brāj, un kur tiek grilēta visdažādākā gaļa un desiņas. Un tā, ka, ja tu neesi gaļas ēdājs, tad tu ļoti daudz ko zaudē no Dienvidāfrikas garšas, teiksim tā. Jā. Un man liekas, tā ir, izkopta viņiem ir tā meistarība gaļas pagatavošanā, vienalga, vai tas ir parastais liellops, vai tā ir kāda antilope, vai tur kudu, vai ēlanda, vai kas tam līdzīgi. Un tāpat arī tā vītinātā gaļa, vai kā viņi sauc viņu, biltonga, un visdažādākajās garšiņās tur pasniegta. Vīns, gaļiņa, vītināta un tā, kā ar sieru? Švakāk, tāpēc, ka silts klimats droši vien. Tāpēc. Ir jau kaut kas, jā, bet jā. Zin, man vēl viena tāda pāris jautājumi vēl ir tā kā uz mēles gala un arī tad uzdošu. Droši vien, ka diezgan nešpatnes jautājums. Tad visi jau runājot par Dienvidāfriku saka Cape Town. Cape Town ir galvaspilsēta?
Jā, viena no trijām. Viena no. Kaut gan tiek uzskatīts, ka kas tad tur tai Keiptaunā ir, tad tur kaut kāda tur tik tāda. Bet jā, oficiāli Dienvidāfrika lepojas ar veselām 3 galvaspilsētām un Keiptauna, Pretorija un Blumfonteina, tā juridiskā galvaspilsēta. Bet īstā pilsēta viņiem esot Johannesburga. Vispārējais ir tikai miesti vien. Un atkal savukārt esot Pretorijā, nu labi, tur arī diezgan, visa tā nedrošība, tā kriminalitāte ir diezgan izteikta visur, un tev ir jābūt, stipri piesardzīgam un tādā ziņā, bet atkal, kaut vai to pašu viņu valdības vietu, tie Union Buildings, kur arī tas milzu skulptūra Mandēlas, tur tais Union Buildings dārzos ir novietota. Un tā ēka pēc savas uzbūves ir tik, kā lai saka, fantastiski iecerēta tajā laikā, 1910. gadā, kad tā tika būvēta tādā kā burta formā, lai, arhitektam tā ideja bija, lai parādītu to vienotību, ko būri vai afrikāns un briti beidzot noslēdza, kad saprata, ka labāk izmantot tās zemes dzīļu bagātības kopīgi, nevis tur vienam ar otru cīnoties, kurš būs tas noteicējs. Un tā tad, tā vienotība, tas Union, un arī tie 2 Atlanti, kas tur katrs savā stūrī stāv, turot to zemeslodi, ka, lūk, abi 2 ir atbildīgi par šo te pasauli, lai tā pastāvētu un eksistētu. Un savukārt atkal skumīgs skats paveras Pretorijas centrā, kur ir piemineklis Paul Kruger, kas ir bijis arī tas Transvāls republikas prezidents un ļoti daudz, kā lai saka, darījis arī tur tai attīstībā, ka tam piemineklītim, paldies Dievam, viņš nav nogāsts, kā daudzi citi pieminekļi, ja? Un apkārt ir tāda, krietna sēta, lai no šiem te, sauksim tā, rasistisko vandāļu uzbrukumiem, neciestu šis te piemineklis. Un, tā ir šie te, kā lai saka, fantastiskie aspekti, kas tur ir. Un atkal tie ir tādi, ne īpaši, patīkamie. Tie sociālie kontrasti ir vienkārši, neaprakstāmi. Un visspilgtākais piemērs jau ir salīdzinot Johannesburgu ar to, moderno Santonas kvadrātjūdzi, ja, un to, townshipu, to Aleksandrijas, ja. Sunset City. Sunset City, tu domāji, ne? Nē. To viņu nomales kvartāliņu, un tur, ka vienā vietā ir vismodernākais, kas var būt, visfantastiskākās jaunbūves, un tur, un diezgan daudzi, kas tur strādā, pēc tam atgriežas vakarā uz savām nabaga mītnēm, kur joprojām tur žurkas skraida un viss pārējais. Un tur kādreiz Mandēla arī esot mitis, jā. Jā. Jā, tas kontrasts, man liekas, tiešām ir ik uz soļa, jā. Varbūt tos kontrastus nejūt tajos dabas parkos, ar ko mēs sākām. Jā, bet tā reālajā dzīvē ļoti. Bet atkal kā turisti, tā ejot cauri, pa virsu it kā.
Mēs to nejūtam. Jā. Mēs to nejūtam. Mēs tiekam tā kā pasargāti, tā kā. Gan tiešām pasargāti, jo tas ir bīstami, nokļūt tādās vietās, gan arī tas, ka, visa dzīve tur praktiski, pēcpusdienā, pievakarē, kad sāk tumst, visa dzīve apstājas, jo ir pārāk bīstami uzturēties kaut kur ārpus konkrētām vietām. Jā. Tālūk. Skaidrs, es nezinu. Ir vēl ko mēs varbūt esam aizmirsuši pa Dienvidāfriku. Es zinu, ka mēs daudz ko esam palaiduši garām. Man liekas, tā ir tik milzīga valsts, tik fantastiska valsts vai vieta pasaulē, ka tur varētu ārkārtīgi daudz runāt. Jebkurā gadījumā mēs 2 nedēļu programmu nevaram izrunāt tagad stundas laikā, par to, kas un kā. Jā, es tā kā arī atminējos pāris tādus momentus, runājot ar tevi gan par tiem dabas parkiem, gan arī par tām pilsētām. Protams, dārgumiem, pēc par sevi dārgumiem, jā. Un vēl taču cilvēces šūpulis, ka tur ir atrasti visi tie, jau atzinuši, ka 3,3 miljoni gadu veci tie humanoīdi tur ir atrasti. Un tā, ka kā tikai visa tur nav. Tā, ka, manuprāt, tā ir viena fantastiska vieta, uz ko ir jābrauc noteikti. Un man iepriekšējā grupā viena tāda kundzīte, kas daudz ceļojusi, un tad viņa tūres beigās teica tā: kas to būtu domājis, ka tā Āfrika var būt tāda? Ko tu vēl izcilāku no ceļotāja beigās vari dzirdēt, vai ne? Tieši tā. Kas to būtu domājis? Un lūdzu, mūsu klausītāji lieciet to aiz auss. Tad Āfrika var būt tāda, kā mēs klausījāmies. Var būt fantastiski. Var. Tā. Labi, Intra, teikšu tev paldies par stāstījumu. Un, paldies par uzklausīšanu. Un tad jau varbūt atkal, kā es vienmēr lielākoties mūsu viesiem un viešņām saku, uz tikšanos, un tad konkrētā vietā. Tagad man ar tevi jāsaka uz tikšanos Āfrikā. Dienvidāfrikā. Dienvidāfrikā, jā. Labi. Kā līdzi dosies, ceļ